leģendāro Sonta Brīkmaņa dokumentāls films. Mēs tagad ejam pie viņa tēva, lai viņš pastāstītu, kā viņam ir gājis savā karjeras laikā un cik daudz viņš ir ieguldījis, lai viņam veiktos viņa dēlam un tik tālu, cik viņš ir spējis sasniegt savā karjerā. Labdien! Labdien! Mēs jūs varētu lūdzu nointervēt? Par ko? Par jūsu dēlu, kā jūs jūsu dēlu esat atbalstījis, cik daudz jūs viņam esat palīdzējis? Protams. Tā, pirmais jautājums. Kā viņu ieinteresēja basketbols? Jūs kaut kā viņam palīdzējāt, lai viņam ieinteresētu? Sākumā jau vairāk viņš basketbolu ļoti viņam patīk. Es pamanīju to, viņam patīk skatīties pa televizoru, ļoti basketbolu pārraidis. Tad es viņu nolēmu pieteikt basketbolu treniņos. Man treneris pats bija pazīstams un pastāstīja, ka viņam ļoti labi gāja. Tad es viņu nolēmu aizvest uz pirmo spēli. Tā bija spēle Latviju-Ameriku. Mans dēls pēc šīs spēles bija ļoti sarūktināts, jo Amerika ļoti pārliecinoši vinēja Latviju ar 50-150. Šās tālāk. Šās tālāk. Vai vajag apturēt? Kāda bija iespēja jūsu dēlam? Kāpēc tieši viņš tika sarūktināts? Viņam tā patīk kādu labu spēlētāju no NBA. Jā, bet viņam nepatīk, ka Latvija tik slikti spēlē. Tāpēc viņš nolēma, kad būs liels, nespēlēt Latvijā, bet gan uzreiz brauks uz Ameriku un nodarbosies ar profesionālu basketbolu. Kā viņš jūs pierunāja, lai jūs viņam palīdzat katru dienu vedat uz zāli, 8 stundas dienā izturat šo visu katru dienu? Viņš man nepierunāja. Es pamanīju pats, kad viņam ļoti labi padodas basketbols un ka viņš ļoti vēlās. Bļaļ!